Litrs ir tilpuma mērvienība, ko izmanto daudzās valstīs, ieskaitot Latviju, lai mērītu dažādu šķidrumu un gāzu tilpumus. Litra simbols ir L. Jums būs interesanti uzzināt, ka litrs ir vienāds ar kubikdecimetru. Tātad tilpums, ko aizņem kubikdecimetrs, ir vienāds ar litru. Atceramies, ka 10 cm reiz 10 cm ir vienāds 1 kvadrātdecimetram un pievienojot trešo kuba dimensiju – 1 kubikdecimetrs. Kubikdecimetrs ir kubs, kura visas malas ir 1 decimetra garumā. Nu lūk, pērkot pusotrutrīgo minerālūdens pudeli, tajā ir 1,5 kubikdecimetra šķidruma. Vāu! Vienā litrā ir 1000 ml, un katrs mililitrs ir vienāds ar 1 kubikcentimetru. Tas ir ļoti noderīgi, jo ļauj viegli pārvērst vienības, kad runā par mazākiem tilpumiem. Savukārt, ja runājam par lielākiem tilpumiem, ērtāk tos uzskaitīt hektolitros. 1 hektolitrs ir 100 litri. Ja litri ir biežāk sadzīvē izmantotā mērvienība, hektolitri ir rūpniecībā un lauksaimniecībā bieži, līdzās kubikmetriem, izmantojamā tilpuma mērvienība, kur ikdienā rīkojas ar lieliem šķidrumu daudzumiem. Tagad litrs tev asociēsies ne tikai ar piena pudeli, bet arī ar 1 kubikdecimetru. Atceries, litrā ietilps 1000 ml, kubikcentimetri, bet 1 hektolitrs sastāv no 100 litriem. Kopumā litrs ir universāla un praktiska tilpuma mērvienība, ko ikdienā izmanto daudzi cilvēki un nozares visā pasaulē.